Sveicināti! Šajā video runāsim par to, kā sociālās inovācijas uzlabo cilvēku dzīvi. Atslēgvārdi un vērtības, kuras caurvīs šodienas sarunu, ir uzticēšanās, bez nosacījuma cieņa un kopiena. Sociālās inovācijas ir atbilde sociālajai nevienlīdzībai. Situācijām, kurās noteiktas cilvēku grupas nesaņem to, ko viņiem vajadzētu saņemt labai dzīvei, valsts vai pašvaldību palīdzību viņu dzīves uzlabošanai. Cilvēki nespēja arī iegādāties sev atbilstošus pakalpojumus, kurus piedāvā tirgus sociālo pakalpojumu sniedzēji. Ja runājam par piemēriem sociālām inovācijām, tad iedomāsimies kaut ko pavisam ikdienišķu. Bērnu dārzs, jeb pirmsskola un tālmācība. Abas šīs sociālās inovācijas nodrošināja laiku un iespējas gan strādāt, gan mācīties. Mazu bērnu vecākiem tās nodrošināja darba stundas un atlīdzību vai arī izglītību cilvēkiem, kuriem bija grūti pārvietoties, kur dzīvoja tālu no augstskolām. Savulaik arī sadarbības starp bērnu namu un pansionātu iemītniekiem bija uztvērta kā sociāla inovācija. Patiesībā sakot, joprojām ir. Senioru un bērnu saprašanās pamatojas mazbērnu un vecvecāku mīlestības radītajā saiknē un pilnīgi noteikti uzlabo dzīves kvalitāti kā vieniem tā otriem. Ja tā padomā, kas gan motivē sociālu inovātoru kaut ko līdzīgu plānot un īstenot? Vai tas, ka viņš ļoti labi pazīst cilvēkus, vai zina, ko cilvēkiem vajag, vai prot viņiem palīdzēt? Kā jums šķiet? Sociālais inovators tic, ka viņš var un prot uzlabot citu cilvēku dzīves kvalitāti tikai pēc tam, kad viņš ir iepazinis viņu vajadzības un zina, kādu dzīvi viņi vēlās. Sociālās inovācijas ir iespējams visās cilvēka dzīves kvalitātes dimensijās. Un arī piemēri, par kuriem šodien runāšu, to apliecinās. Viena no pirmajām sociālās inovācijas definīcijām attiecās uz mūsu gadsimta sākuma. Britu sociālais inovators, tā viņu varētu nosaukt, Jeffs Malgans, uzskatīja sociālās inovācijas par inovatīvām aktivitātēm un pakalpojumiem, kuri pamatā ir sabiedriskā labuma mērķi un kuras galvenokārt izstrādā un ievieš organizācijas, kur darbības mērķi ir sociāli. Un patiešām gan Malgans ar saviem kolēģiem, gan arī Eiropas komisija un arī OECD strādāja pie sociālās inovācijas definīciju papildināšanas, pētot sociālās inovācijas, kā viņas ir īstenotas praksē, kādas formas iegūst un saskatīja milzīgu daudzveidību. Apmēram 15 šī gadsimta gados definīciju pilnveidojot atbilstoši sociālo inovātoru praksei, definīciju papildina šādi vārdi. Tas ir jaunas idejas, kuras darbojas un rada vērtību. Ideja, kura darbojas. Nav palikusi gaisā. Viņa ir piezemējusies un patiešām uzlabo cilvēku dzīvi. Nākamais jēdziens – sadarbība, ļoti svarīgs vārds, starp valsti, biznesu un nevalstisko sektoru. Līdz šim, es neteikšu, ka nedraudzīgi, bet ļoti atšķirīgi sektori saprot, ka cilvēku labā var strādāt kopā un rodas brīnišķīgas lietas, sociālās uzņēmējdarbības asociācija, piemēram. Nākamais jēdzienu komplekts ir inovācija, gan process, gan produkts. Kaut kas jauns, kas vienlaicīgi apmierina sociālās vajadzības cilvēkiem un rada jaunas sociālās attiecības vai sadarbības formas. Palielina sabiedrības veiktspēju, radošums, arī ierēģņu radošums, līdzekļu neapmierināto vajadzību apmierināšanai. Vēsturiski, ja raugamies šiem te jēdzieniem un definīcijām atbilst, piemēram, mikrokreditēšana, kopienu centru kustība, jau minētā sociālā uzņēmējdarbība. Bet mūsu uzmanības centrā šodien ir sociāli inovatīvs sociāls pakalpojums, kurš atbilstoši iepriekš nosauktās definīcijas prasībām uzlabo iedzīvotāju un kopienu
labbūtību, labklājību tādā veidā, kādā līdz šim tas vēl nav darīts, tādā veidā, kas šobrīd ir ļoti, ļoti vajadzīgs cilvēkiem un ir atbilstošs viņu neapmierinātajām vajadzībām pēc palīdzības vai pēc atbalsta. Sociālā pakalpojuma kā tāda definīciju mūsu valstī var atrast sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības likumā, kur teikts, sociālie pakalpojumi ir pasākumu kopums, kas vērsts uz personas sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanu vai uzlabošanu, lai nodrošinātu viņu iekļaušanos sabiedrībā. Ka konkrētus sociālos pakalpojumus, piemēram, senioru aprūpi mājās, sociālās rehabilitācijas pakalpojums vardarbības upuriem, pēc cilvēka, kuram pakalpojums nepieciešams izvērtēšanas, piešķir sociālais darbinieks. Sociālais darbinieks mūsu valstī sociālo pakalpojumu sistēmā, vai tie būtu klasiski sociālie pakalpojumi vai inovatīvi, ir ļoti, ļoti, ļoti nozīmīgs cilvēks. Mēs tūlīt runāsim par inovatīvu sociālā pakalpojuma pazīmēm, bet raudzīsimies, kā atšķirās klasisks sociālais pakalpojums un inovatīvs sociālais pakalpojums. Klasisks sociālais pakalpojums ir noregulēts, proti viņš ir fiksēts un definēts valsts vai pašvaldības tiesiskajā regulējumā, vienkāršā valodā, likumā, ministru kabineta noteikumos, pašvaldības saistošos noteikumos vai rīkojumos. Ir domāts konkrētai mērķa grupai, un kuru klients pārstāv, piemēram, ir seniors vai jau minētais vardarbības upuris vai bērns ar funkcionāliem traucējumiem. Pakalpojums atbilst šī cilvēka vajadzībām, un šo atbilstību, kā jau minēju, izvērtē sociālais darbinieks. Inovatīvs pakalpojums ienāk sociālo pakalpojumu ainavā tajā vietā, kur bildē trūkst krāsu vai tēlu, kur no visa lieliskā un ļoti daudzveidīgā valsts vai pašvaldības sociālo pakalpojumu klāsta cilvēkam neder vai nepalīdz neviens no valsts vai pašvaldības sociāliem pakalpojumiem. Arī no tiem, kurus īsteno ļoti radošie nevalstiskā sektora spēlētāji un kurus pērk vai nu pašvaldības iedzīvotāji paši, vai arī viņiem piedāvā pašvaldības. Tad ir kaut kāda veida tukšums. Un šo tukšumu aizpilda šie sociāli inovatīvie pakalpojumi. Viņus var definēt sekojoši. Tie ir jauni, efektīvi, ilgtspējīgi risinājumi, pieejas modeļi, pakalpojumi, kas uzlabo sociālās atstumtības riskam pakļauto personu dzīves kvalitāti. Ja jūs jautājiet, kas ir sociālās atstumtības riskam pakļauta persona, es minēju senioru. Seniori, pareizāk sakot, Latvijā cilvēku starpā, kuri ir vecāki par 65 gadiem, vairums ir vīrieši vai sievietes. Demogrāfi viennozīmīgi apgalvos, ka tās ir sievietes. Un otrs piemērs sociāli mazaizsargātai cilvēku grupai ir, piemēram, vecāki, kuriem ir bērni ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, vienkāršākā valodā bērni ar invaliditāti, bērni, kuriem ir kustība traucējumi vai garīgās attīstības traucējumi. Un sociālais inovators jau raugās uz to cilvēku vajadzību un strādā šīs vajadzības apmierināšanai. Ja raugās uz pazīmēm, kādas ir sociāli inovatīvām pakalpojumam, prasības ir diezgan augstas un pamatoti augstas. Pirms ķerties pie pakalpojuma izstrādes, tev ir jāsaprot, vai problēma, kas ir tavā galvā, ir problēma arī realitātē. Tātad tu pētīsi un pierādīsi, ka, piemēram, cilvēkam, kuram ir vāja redze, trūkst pakalpojumu valdības vidē, piemēram, un vai trūkst neredzīgiem, vājredzīgiem cilvēkiem tik ļoti vajadzīgo dienesta pavadoņu suņu, profesionāļu, kuri palīdz viņiem pārvietoties. Un pierādīs to, ka šī problēma patiešām nelabvēlīgi ietekmē vājredzīgu cilvēku pārvietošanos, ka trūkst šī suņa pavadoņa, un trūkst arī, iespējams, asistenta, kas palīdzētu viņam nokļūt kādā mācību iestādē vai
palīdzēt viņam mācīties, uzsākt darba gaitas un tam līdzīgi. Otrā sociālās inovācijas pazīme sociālos pakalpojumos ir jūsu piedāvātā risinājuma atbilstība problēmai, mērķa grupas vajadzībai. Proti, nevis es, kā inovators savā gudrajā galvā izdomā, hei, šis ir vajadzīgs un ejam šajā virzienā. Tas pilnīgi noteikti tev palīdzēs. Nē, bieži vien nepalīdzēs. Ir ļoti svarīgi saprast, kas ir vajadzīgs cilvēkiem, kuriem tu vēlies palīdzēt. Un bieži vien tavs pieņēmums par to, kas viņiem ir vajadzīgs, mans pieņēmums par dienesta suni vai par asistentu, varbūt nav pamatots un cilvēkiem vajag pilnīgi kaut ko citu. Droši vien pirmais, ko viņiem vajag, tā varētu būt atzīšana, cieņa, iekļaušana, draudzība un pieņemšana viņiem tuvākajā vidē. Ejot tālāk, protams, ļoti svarīga pazīme sociāli inovatīvam pakalpojumam ir novitāte. Novitāte, inovatīvs, tie ir ļoti radniecīgi termini, un tas nozīmē, ka nav bijis šāds pakalpojums. Šāds pakalpojums varbūt ir bijis citā valstī, vai, piemēram, pakalpojums ir attīstīts Kurzemē, bet Zemgalē šādu pakalpojumu nav. Pierādot, ka tieši Zemgales cilvēkiem, paņemsim citu mērķa grupu, cilvēkiem, vīriešiem, kas ir cietuši no vardarbības ģimenē, ir vajadzīgs pakalpojums, vai līdzatkarīgiem cilvēkiem ir vajadzīgs pakalpojums Zemgalē, un līdzīgu Kurzemes pakalpojumam būtu jēga ieviest, un cilvēks saka, jā, mums šo vajag, tad mēs arī kā inovatori cenšamies iet pretim viņu vajadzībām un šāda veida pakalpojumu ieviest. Es minēju iepriekš sadarbības starp valsti, pašvaldību un nevalstisko sektoru. Sadarbība, ja jūs jautātu man, būtu centrālais vārds sociālo inovāciju definēšanā. Jo cilvēks viens pats, viņš var būt ļoti gudrs, ļoti spējīgs, ļoti varošs, bet vienalga viņš ir viens. Un viņš nekad neredzēs pasaulē visas krāsas un visas vajadzības un visus risinājumus, runājoties tikai ar pašu gudrāko ar sevi. Tādēļ ļoti lieliski sociālo inovāciju ieviešanā strādā sadarbības starp pilnīgi neiedomājamākajiem sektoriem. Tā pati sociālā uzņēmē darbība man ļoti mīļa joma. Bizness un sociālais darbs. Savienojoties veido kaut ko tik vajadzīgu cilvēkiem. Ideālais sociālā uzņēmēja portfelis, jeb komplekts ir sociālā darbinieka sirds un prasam veidot biznesa plānu. Nākamā sociāli inovatīva pakalpojuma pazīme ir efektivitāte. Efektivitāte nozīmē to, ka tavs piedāvātais risinājums pilnīgi noteikti sniegs lielāku ieguldījumu dzīves kvalitātes uzlabošanā tevis izvēlētās mērķa grupas cilvēkiem, un tavi sagaidāmie rezultāti, ko tad tu gaidi, kā beigsies tavs inovācijas ieviešanas plāns, kāda veida atbalsta palīdzību saņems tavas mērķa grupas cilvēki, tas ir izmērāms, un tu vari prognozēt patiesībā, ar ko beigsies tava sociālā inovācija. Viņai būtu jābeidzās ar dzīves kvalitātes uzlabošanu tiem cilvēkiem, kuriem viņi ir adresēti. Proti cilvēki, vīrieši, kuri ir cietuši no vardarbības ģimenē, atgūsies no šīs traumas un iespējams sāks jaunu un produktīvu dzīvi, iespējams citās attiecībās un sevi īstenos ar laiku jau pārvarot šādā veidā gūto traumu. Ejot tālāk, ļoti svarīga pazīme ir ilgtspēja. Proti, tas nozīmē, ka mans risinājums dzīvos arī pēc tam, kad sākotnējā sēklas nauda, jeb ieguldījums cilvēku resursos, līdzekļos, kas ir vajadzīgi šī pakalpojuma attīstībai, būs beidzies. Tā kā es zinu, kā pakalpojumu turpināt pēc tam, kad sākotnējie resursi ir beigušies. Tas nozīmē, ka mans risinājums der konkrētā kopienā Zemgalē, piemēram. Vēl pēc tam, kad pirmā pakalpojuma saņēmēju mērķa grupa ir to pakalpojumu saņēmusi, ir laimīga, dzīvo krietni labāk,
un arī citi cilvēki var saņemt šādu pakalpojumu. Arī citā vidē, varbūt citā pašvaldībā, citā reģionā. Varbūt ne tikai vardarbības upuri, varbūt cilvēki, kas cieši no atkarībām, ir tie, kuriem pakalpojums noder. Un mēs jau pārējām pie 7. un 8. pazīmes – sociālā ietekme. Tātad kādas pozitīvās pārmaiņas ir konkrētās mērķa grupas dzīvē, kuri saņem sociālos pakalpojumus, kurus tu esi viņiem izdomājis un piedāvājis. Pārmaiņas ietver jau minētās dzīves kvalitātes uzlabošanos visdažādākā veidā. Cilvēki mācās, cilvēki strādā, viņi jūtās labāk, un viņi arī ir aktīvāki savā vietējā sabiedrībā, iespējams kopienā, viņi paši ir spējīgi palīdzēt citiem cilvēkiem. 8. pazīme – mērogojamība un atkārtojamība. Tas nozīmē, ka tavu izstrādāto risinājumu var pielāgot citā kopienā, citā Latvijas reģionā, nodrošinot piekļuvi tavam sociālajam pakalpojumam lielākai mērķa grupas daļai nekā šiem sākotnēji 20 cilvēkiem, kā arī cerēt, ka pašvaldība tavu piedāvāto sociālo pakalpojumu izlems finansēt, iekļaus savā budžetā un tādā veidā palīdzēs arī vēl vairāk cilvēkiem. Un tu kļūsi par pašvaldības lielisku, uzticamu partneri. Sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi, no angļu valodas community-based social services, būtībā gan pēc to satura, gan formas ir konkrētā kopienā balstīti pakalpojumi, kopienas iedzīvotāji vai profesionāļi sniegti pakalpojumi cilvēkam viņa dzīves vietā vai tās apkaimē. Proti cilvēku, kuram pakalpojums ir vajadzīgs, neizceļ no viņa dabiskās vides, neaizved uz kādu iestādi, kur sniedz pakalpojumu un neatved atpakaļ, bet domāšanas veids un arī rīcības veids ir tāds, ka profesionālis, sociālais inovators, kurš pakalpojumu ir iecerējis, izdomājis un viņa partneri, brauc, iet pie iedzīvotāja un sniedz viņam pakalpojumus viņa dabiskajā vidē. Tā laikam visvienkāršāk var izstāstīt sociālo pakalpojumu, kur ir balstīti kopienā būtību. Es palīdzu tev, jo man ir prasmes tev palīdzēt, es esmu tev pietiekami tuvu, lai redzētu tavu sāpi, un man ir interese par cilvēkiem man apkārt. Es gribu, lai viņi dzīvotu labāk, un to droši vien kopā var nosaukt par cilvēku mīlestību. Var rasties jautājums, kas ir kopiena? Termins ir ļoti daudznozīmīgs. Par kopienām sauc kādas profesijas pārstāvjus, kādus varbūt sociālās problēmas, māktus, jā, tā arī var teikt, sociālās problēmas apgrūtinātus cilvēkus, piemēram, cilvēkus, kas cieši no HIV vai AIDS. Bet kopienai mūsu sociālo pakalpojumu kontekstā ir arī patiesībā vairākas sejas, vairākas nozīmes. Svarīgi ir tas, ka tā ir tuvu dzīvojošu cilvēku grupa, kurus vieno kopīgas intereses, manis jau minētā cilvēku mīlestība un arī identitāte. Tādā ziņā, ka ja es esmu baušķenieks, tad man rūp cilvēki Bauskā, un es esmu gatava viņiem palīdzēt, modelējot kādu īpaši Bauskas, piemēram, līdzskarīgiem cilvēkiem domātu pakalpojumu. Un, es teiktu, ka visas šīs 3 kopienas pazīmes, gan piederība dzīves vietai, gan kopīgās intereses, mūsu gadījumā vēlme palīdzēt, un arī identitāte, tātad es šeit esmu un es gribu, lai Bauska, piemēram, vai Olaina kļūst labāka, un tad notiek sadarbība visu šo te kopienas pazīmju kontekstā. Kopiena pastāv cilvēku attiecību veidā. Kopiena, jā, protams, ir teritorija, bet kopiena veido tiešām jau minētās cilvēku attiecības, interese vienam par otru, miedarbība. Bieži tā ir kopīga vēsture, vērtības, normas, loma modeļi, arī tas, ko mēs viens no otra gaidām. Un, ja runā par šādu kopienā balstītu pakalpojumu mērķi, tad, kā jau minēju, tas ir
visas kopienas iedzīvotāju labbūtība, labāka dzīve. Un, lai visi dzīvotu labāk, ir ļoti svarīgi, ka neviens nedzīvo slikti. Un šī līdztiesības, vienlīdzības, iekļaušanas domāšana, tā ir ļoti, ļoti svarīga inovatoram, kurš šāda veida sabiedrībā, jeb kopienā balstītus pakalpojumus iesāk un turpina iedzīvotāju labā. Tīri vēsturiski sabiedrībā balstītus pakalpojumus mēs Latvijā pazīstam apmēram gadus 15. Varbūt arī drusciņi ilgāk. Un šos pakalpojumus sāka ieviest, uzsākot deinstitucionalizācijas procesu. Kas ir deinstitucionalizācijas process? Īsuma labad cilvēki profesionāļi to saīsina DI. Iespējams, ka es arī lietošu šo terminu, īso versiju. Šis process ir no sociāliem pakalpojumiem iestādēs, kā bērnu nami, pansionāti, pāreja uz sociāliem pakalpojumiem personas cilvēka dabiskajā vidē vai ģimeniskā vidē, arī nelielā iestādē. Īpaši ģimeniskā vide ir svarīga senioriem un bērniem. To jau mēs katrs zinām arī no savas ģimenes dzīves. Un interesanti, ka DI procesā pakalpojums nesaņem ik viens, kam tas būtu vajadzīgs, bet mūsu valstī pieaugušie ar garīgu raksturu traucējumiem, bērni ar funkcionāliem traucējumiem un arī bērni, kuri palikuši bez vecākiem. Un pirmā vēsturiskā grupa bija personas ar garīgu raksturu traucējumiem. Un šiem cilvēkiem bija ļoti svarīgi netikt izrautiem no viņu dabiskās vides, bet palīdzēt kopienas, paplašinātās ģimenes, kaimiņu, viņiem tuvo cilvēku lokā. Atļaut dzīvot mājās, dzīvot sev saprotamā vidē, palēnināt to pašu demenci, par ko es runāju iepriekš, atbalstot cilvēkus, cienot viņus un novēršot pārvietošanu uz pansionātu pēc iespējas ilgāk. Kas šeit vēl ir būtiski? Sabiedrībā balstīt pakalpojumu ieviesēji tic, ka cilvēks, arī slims cilvēks, arī cilvēks ar īpašām vajadzībām ir vērtīgs kopienai. No viņa var mācīties, viņš var sniegt ieguldījumu. Un sociālie darbinieki, kurus es pazīstu un kuri strādā ar cilvēkiem ar garīgu raksturu traucējumiem, ir iemācījuši arī mani raudzīties uz cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kā īpašiem cilvēkiem un ļoti, ļoti svarīgiem cilvēkiem. Kādi pakalpojumi varētu ilustrēt šāda veida jau esošus pakalpojumus, kurus nav vērts izdomāt no jauna? Atelpas brīdis. Šis pakalpojums nodrošina īslaicīgu aprūpi cilvēkiem ar smagiem funkcionēšanas traucējumiem, aizvietojot ģimenes aprūpētājus līdz 30 diennaktīm gadā. Proti cilvēkam, kurš kopj cilvēku ar smagiem funkcionēšanas traucējumiem, dod iespēju atpūsties no kopšanas, jo patiešām, kā es minēju iepriekš par vecākiem, kuri dzīvo kopā un kopj bērnus ar diezgan smagiem traucējumiem, tā atpūta, lai neizdegtu, ir ārkārtīgi būtiska. Un otrs pakalpojums specializētās darbnīcas piedāvā darba iemaņu un sociālo prasmi apgūšanu, darba spējas vecuma cilvēkiem ar garīgu raksturu traucējumiem. Un tas ir vērsts uz to, ko es minēju jau iepriekš, to iezīmi, to ticību, ka cilvēks var radīt kaut ko skaistu, vai no koka, vai no māla, vai no auduma, un priecāties par viņa varēšanu, nevis domāt par to, kā viņu atbalstīt tajā, ko viņš nevar, bet cilvēks var, un šis pakalpojums piedāvā šo varēšanu praktizēt. Ja raugās uz domāšanas veidu un plānošanas veidu, kāds ir pamatā šādiem sabiedrībā balstītiem pakalpojumiem, tad tā ir personu centrēta domāšana un plānošana, un tāds neliels piemērs ir vingrinājums. Kādā veidā mēs raugamies uz cilvēku, ja mēs lemjam plānot viņam piemērotus pakalpojumus. Un šeit palīdz vispārināt sociālais portrets pilngadīgam cilvēkam ar garīgu raksturu traucējumiem Latvijā. Kādi ir
kādi ir cilvēki un tīri statistiski. Cilvēkam ir apmēram 35 gadi, sieviete vai vīrietis, dzīvo lauka teritorijā vai nelielā pilsētā. Ir noteikti otrā invaliditātes grupa, kas piešķirta sakarā ar intelektuālās attīstības traucējumiem vai psihisku saslimšanu, piemēram, šizofrēniju, smagu depresiju. Ir pabeigta speciālā pamatskola vai arī nepabeigta profesionālā izglītība, bet nav darba pieredzes. Vai darba pieredze ir ļoti īslaicīga un fragmentēta. Pašlaik cilvēks nestrādā, bet iesaistās dienas centra aktivitātēs. Atkal vienas sabiedrībā balstīts pakalpojums, kas palīdz uzturēt viņa prasmes. Un cilvēks spēj veikt ikdienas pašaprūpes darbības ar minimālu vai periodisku palīdzību, taču pašam ir grūtības pieņemt patstāvīgus lēmumus, uzturēt sociālās attiecības, orientēties jaunos apstākļos. Visbiežāk dzīvo kopā ar vecākiem vai sociālā dzīvoklī, saņem atbalstu no sociālā darbinieka vai asistenta. Ģimenes atbalsts ir ierobežots vai izsīcis, īpaši, ja vecāki noveco. Iesaistīšanās sabiedrībā notiek galvenokārt caur pakalpojumiem. Būtiski ir pievērst uzmanību ne tikai šim portretam, bet arī individuālām iezīmēm, ko veido cilvēku ikdienas pieredze un miedarbība ar apkārtējo vidi. Šeit varētu minēt vēl citas būtiskas dimensijas, kuras portretu papildina. Kāda ir cilvēka sociālās miedarbības pieredze, kādas attiecības un kādi kontakti veidojušies dzīves laikā. Arī iepriekšējā saskarsme ar citiem cilvēkiem, izglītības iestādēm, veselības aprūpes iestādēm, sociāliem dienestiem. Šī pieredze ietekmē cilvēku uzticēšanos, uzvedības modeļus un arī, kas ļoti būtiski, spēju lūgt un pieņemt palīdzību. Hobiji un intereses ir katram. Neraugoties uz funkcionāliem ierobežojumiem, daudzas personas ar garīgu raksturu traucējumiem izrādīja interesi par mūziku, zīmēšanu. Viņi var būt ārkārtīgi talantīgi šajās jomās. Par dabu. Šo interešu apzināšanu palīdz veidot jēgpilnus pakalpojumus, aktivitātes un stiprināt pašvērtējumu. Prasmes, spējas un zināšanas arī ir katram. Un tās ļauj novērtēt cilvēku potenciālu praktiskās dzīves jomās, vienkārši uzdevumu veikšanā, orientēšanās ikdienas situācijā, kā arī spēja apgūt jaunu informāciju, pielāgošanās spēja jauniem apstākļiem. Es minēju, cik svarīgi cilvēkam ir būt drošā vidē, ierastā vidē, un spēja pielāgoties pārmaiņām ir ļoti, ļoti dažāda. Un, ja cilvēkam ir grūti pielāgoties pārmaiņām, nav vajadzīgs viņu spiest pielāgoties un maksimāli ļaut darboties patstāvīgi tajās vidē, kurā viņš jūtās droši. Papildus arī svarīgi vērot specifisku uzvedību, kas var būt saistīta ar slimību vai kas ir iegūta dzīves pieredzes rezultātā. Trauksme tā varētu būt. Izvairīšanās no noteiktām situācijām, bailes. Šāda uzvedības izpratne ir būtiska, lai veidot piemērotus atbalsta mehānismus un samazinātu nevajadzīgus ierobežojumus. Apvienojot šo visu, par ko es runāju, var veidot pakalpojumu, kas ir pielāgoti cilvēkam tieši šeit, šobrīd, šajā vecumā, kādā viņš šajā brīdī ir, tajā vidē, kur viņš atrodas. Un šāda pieeja palīdz ne tikai saprast, ko cilvēkam vajag, bet arī veicina cieņpilnu un uz cilvēku orientētu praksi. Kas tad ir personcentrētā prakse, kas ir pamatā visiem sabiedrībā balstītiem pakalpojumiem, un mēs runājam ar jums par inovatīviem sabiedrībā balstītiem pakalpojumiem. Šo pieeju attīstīja pagājušā gadsimta otrajā pusē humanistiskās psiholoģijas pamatlicējs psihologs Karls Rodžers. Viņš aizvietoja sākotnējo jēdzienu klienta centrētā terapija, kur cilvēku ārstē. Ārstē vidē, kura ir izdevīga, piemērota terapeitam, jeb cilvēkam, kurš veido pakalpojumu. Viņš piedāvā terminu klienta centrētā pieeja, tā kā primāras fokus un centrā mums ir cilvēks, viņa situācijā ar viņa vajadzībām un tāds, kāds viņš šajā brīdī ir.
Sociālā darbā mēs lietojam terminu klienta vadīts process, un runa ir tieši par šo procesu. Ar cilvēku, kas ir klients, runā un pret viņu izturās atbalstoši ar cieņu. Īpašības, jeb pamatprincipi personu centrētāji praksē ir empātija, beznosacījuma pozitīva attieksme, jeb cieņa un saskaņa ar sevi. Empātija nozīmē spēju iejusties otra cilvēka emocijās un skatījumā. Savukārt beznosacījuma pieņemšana ļauj cilvēkam justies pieņemtam, vērtīgam, neatkarīgi no viņa uzvedības vai dzīves stāsta. Saskaņa ar sevi ir par mums, kā pakalpojumu sniedzējiem, cik tu esi uzticīgs sev, cik tu esi patiess pret sevi, cik tu esi patiess attiecībās ar klientu. Un šeit uzticēšanās ir kā pamatvērtība. Es uzticos klientai, uzticos sev, uzticos kopienai, un šajā uzticēšanās gaisotnē mēs patiešām veidojam kaut ko tādu, kas bagātina mūs visus un primāri palīdz šim te pakalpojumu saņēmējam. Par kopienu kā resursu aku, jeb resursu avotu, kāda veida kopienas resursus tad mēs varam izmantot, lai cilvēkus atbalstītu un palīdzētu. Un šeit es runāju ne tikai par cilvēkiem ar garīgu raksturu traucējumiem, bet par cilvēkiem, kuriem kādā dzīves brīdī ir nepieciešama palīdzība jeb atbalsts. Pilnīgi noteikti tās ir darba vietas cilvēkiem, kuriem darba šajā brīdī nav un kuriem darbs ir iztikas avots. Piemēram, iedomāsimies situāciju, ir gateris, kas stāv tukšs, jo nav, kas šajā gaterī strādā, viņš ir aprīkots, pilnībā ir gan kokmateriāli, gan resursi, proti dažādi veidi darba galdi, kā ar šiem koku materiāliem strādāt, un nav darbinieku. Bet kopienā ir jaunieši, kuri ir, teiksim tā, atgriezušies dzimtajā vietā pēc soda izciešanas kādā no ieslodzījuma vietām. Un viņi labprāt strādātu. Tātad savienojot šos resursus, cilvēki, kas ir pēc ieslodzījuma vietas, kuriem vajadzētu atkal sajusties kā normāliem kopienas cilvēkiem, iedzīvotājiem, dod darbu sociālais uzņēmējs, kuram pieder gateris. Un šī atveseļošanās kopienā nozīmē to, ka iespējams kopienas iedzīvotāji uz jauniešiem, kuri strādā, raudzīsies kā uz produktīviem, varošiem, darošiem kopienas cilvēkiem, nevis kā uz bijušiem ieslodzītajiem. Raugamies tālāk, dzīves vieta. Sociālie dzīvokļi, mājas, dzīves vietas jauniešiem pēc ārpus ģimenes aprūpes, jeb bāreņiem, bijušiem ieslodzītajiem, kurus es minēju iepriekš. Šis arī ir lielisks kopienas resurs, ko izmantot. Veselības aprūpe, rehabilitācija. Ir atvesļošanās un rehabilitācijas programmas vai aprūpe mājās. Aprūpētāji tepat starp pensionētiem cilvēkiem, vīriešiem un sievietēm ir gana daudz tepat kopienā, kas var palīdzēt cilvēkiem, kuriem vajadzīga īpaša aprūpe ar funkcionāliem traucējumiem, invaliditāti, kroniskām slimībām. Ja vien tev nav vienalga, kā iet cilvēkam, kas tev dzīvo blakus. Transporta pieejamība. Tā ir ļoti svarīga, jo patiesībā tu vari izdomāt vislieliskāko sabiedrībā balstīto inovatīvo sociālo pakalpojumu, ja cilvēki netiek viņam klāt. Kāda ilgtspēja, kāda mērogojamība, atbalsts ģimenēm, dienas centri bērniem un jauniešiem. Šobrīd ir vasara, ļoti aktuāla tēma jebkurā kopienā. Interešu izglītība, neformālā izglītība, jauniešu organizācijas, kurās ir tik daudz enerģijas, kur var darīt tik daudz vietējo cilvēku labā, un atcerieties, minēju iepriekš par sadarbību starp jauniešiem un senioriem. Nu, ticiet man, jaunos cilvēkos ir tik daudz mīlestības pret saviem vecvecākiem, un šāda veida paudžu sadarbība vienmēr ir brīnišķīgs kopienas resurs. Par brīvā laika pavadīšanu, personības pilnveides iespējām, kultūras pasākumu, izglītojušas lekcijas, prasmju apguves aktivitātes.
arī tas ir sociāls pakalpojums, kas ir orientēts uz izaugsmi. Un arī pilsoniskās aktivitātes, brīvprātīgais darbs. Tas viss var veicināt vēlamās pārmaiņas kopienā, un šeit mēs raugamies uz kopienas līmeņa pakalpojumu. Nevis pakalpojums, kas pieejams vienam cilvēkam mērķa grupā, bet kas patiešām atveseļo visu kopienu. Es ļoti, ļoti aicinu sociālos inovatorus domāt par sociāliem pakalpojumiem kopienai, nevis tikai kādai iedzīvotāju grupai. Latvijā ir diezgan maz sociālo dienestu, kuros ir šāda štata vieta, kopienas sociālais darbinieks. Bet resursi jeb iespējas šādam profesionālim ir milzīgas. Šāds sociālais darbinieks neiet uz darbu 9 no rīta un 5 neizslēdz savu datoru, bet iespējams darbu sāk vakarā. Viņš iet pie iedzīvotājiem pats, noskaidro viņu vajadzības, kā vienam kārtīgam sociālam inovatoram būtu jādara. Un tādā vienkāršā veidā patiesībā saved cilvēkus kopā ar resursiem, lai notiktu brīnišķīgas lietas un lai uzlabotos kopienas dzīve kā tāda. Ja es veidotu inovatīvu sociālo pakalpojumu, tad es jau zinu, ar ko es sadarbotos. Un mans pirmais draugs un padomdevējs būtu kopienas sociālais darbinieks. Kas ir īpašs šādam profesionālim? Viņš redz resursus, kartē šos resursus kopienā un arī veido sadarbības, jo bieži vien vienā teritorijā, pat nelielā ciemā dzīvojoši cilvēki viens otru nepazīst. Un ir jāpaņem pie rokas, jāizved pie cita cilvēka, uz to pašu gateri, ko es minēju iepriekš. Un jāparāda, hei, tu vari nodarbināt vietējos jauniešus, tev nestāvēs tukšs gateris, tev būs ienākumi un tu palīdzēsi gan šiem jauniešiem, gan kopienai būt veselīgākai. Vēl par kopienas sociālo darbu es varētu teikt, ka, jā, protams, tas mazina individu un grupu izolāciju un ļauj saprasties cilvēkiem, kuri kašķējušies ir iepriekš, kuri nesaprotās. Arī parasti veido dialogu starp iespējams dažādu paudžu cilvēkiem, dažādu etnisko grupu cilvēkiem. Tiem cilvēkiem, kuri ir atgriezušies Latvijā pēc dzīves ārzemēs un īsti nesaprot, kur viņi ir atgriezušies, palīdz viņiem orientēties. Tā kā darba lauks ir milzīgs un iespējas arī ir milzīgas. Kā tas notiek dzīvē? Kā sociālais inovators īsteno sabiedrībā vai kopienā balstītu inovatīvu sociālo pakalpojumu? Es jau minēju iepriekš, ka paši svarīgākie cilvēki ir tie, kuriem pakalpojums ir domāts. Iedomāsimies situāciju. Sociālais inovators piezvana 20 vecākiem, kuriem ir bērni ar dažādu veidu funkcionāliem traucējumiem. Bērniem var būt garīgas attīstības traucējumi, var būt pārvietošanās grūtības, vājdzirdība, nedzirdība vai cita veida traucējumi un uzaicina šos vecākus bez bērniem uz sarunu. Daļa vecāku, pieņemsim 15, atsaucās šai sarunai, un kas tad notiek? Pirmā sarunas fāze ir tvaika nolaišana. Vecāki izvērtē tos pakalpojumus, kurus viņi kā ģimenes, viņi paši un viņi bērni saņem, pamatoti kritizē esošos pakalpojumus, un, kad tas tvaiks ir nolaists, tad viņi skaidri izstāsta savas neapmierinātās vajadzības. Piemēram, tas, ko viens otrs no mums nojauš, jeb arī pats ir izbaudījis, ka vecākiem šādā ģimenes modelī pietrūks laika pašiem sev. Nākamā fāze kopā ar šo te pakalpojumu sniedzēju, kurš ir gana drosmīgs, lai palīdzētu cilvēkiem, kuriem ir bērni ar funkcionāliem traucējumiem, kopā strādājot, viens otram pierādot, šis risinājums būs labāks. Nē, šis risinājums būs pilnīgi noteikti labāks. Ļoti radoši modelē sev un saviem bērniem pielāgot jaunu pakalpojumu. Iedomāsimies tādu drosmīgu virzienu. Vecāki kopā ar pakalpojumu sniedzēju ir sapratuši, ka pieeja vispirms vecāks varētu ilgtermiņā labāk palīdzēt viņu bērniem. Vecāki saņem ergoterapeita un psihoterapeita palīdzību, varbūt arī psihologs var palīdzēt.
viņiem uzlabojās viņu fiziskā un garīgā veselība, un tādā veidā arī savam bērnam viņi var palīdzēt labāk. Tā kā atšķirībā no iepriekšējās pakalpojuma modelēšanas, kur bērns ir centrā, es teiktu, ģimene ir centrā. Proti, palīdzam tiem, kam palīdzība šajā brīdī ir totāli nepieciešama, lai vecāki neizdegtu. Otrs piemērs no senioru dzīves un atbalsta senioriem. Nav noslēpums, ka demence ir problēma, slimība, kura attiecās uz visu sabiedrību, jo patiešām katram no mums ir vecāki, vecvecāki paši novecojam, un, diemžēl, šī te slimība nekur neatkāpsies, drīzāk prognozes liecina, ka arvien vairāk cilvēku cietīs no demences. Kā procesu palēnināt, kā to darīt ar cieņu pret cilvēku, kuram demence ir sākusies, kā izglītot aprūpētājus. Brīnišķīgu piemēru varam rast atbalsta plānošanā kopā ar cilvēku, kuram demence ir, teiksim, sākuma posmā. Mēs veidojam A4 formāta materiālu, kurā ir redzama cilvēka fotogrāfija, vēlams fotogrāfija tādā skaistā dzīves brīdī. Un tālāk seko apraksts par viņu. Kā viņš vēlās, lai viņu uzrunā? Kas viņam dzīvē ir svarīgs? Un svarīgi var būt mazbērni, svarīgs var būt kaķis, svarīgi var būt augi, telpaugi, svarīgs var būt dārs, svarīgs var būt darbs, kas tagad vairs viņam nav, bet kas ir veidojis visu viņa dzīvi. Tālāk seko šajā te plānā jautājums, kā viņš vēlās, lai jūs viņu uzrunājat, ja jūs viņam sniedzat palīdzību, esat viņa aprūpētājs. Kas viņam patīk dzīvē, kas viņam nepatīk, kas viņam dzīvē ir vērtīgs. Un tādā veidā šī te A4 formāta laminētā lapa, jeb plakāts, palīdz gan cilvēkam pašam atskatīties uz savu dzīvi un novērtēt to labo un skaisto, kas šai dzīvē ir bijis, jo atlapšanas plānu mēs veidojam kopā ar pašu cilvēku. Gan arī aprūpētājam ieraudzīt nevis cilvēku dzīves nogalē, bet cilvēku, kas ir dzīvojis skaistu un bagātu dzīvi, kuram ir brīnišķīga atbalsta sistēma mazbērnu personā, un kurš ir bijis mīlēts un izdarījis fantastiskas lietas dzīves laikā. Es aicinātu izmantot šāda veida domāšanu un plānošanu gan ģimenēm ar bērniem, gan senioriem, lai plānotu pakalpojumus, kuri uzlabo viņu dzīvi. Sociālās inovācijas nav tikai jauni risinājumi un tehnoloģijas. Tās ir pirmkārt jaunas attiecības un domāšanas veids. Centrā ir cilvēks un sadarbība starp pakalpojumu sniedzējiem cilvēka labā un cilvēkam pašam piedaloties sev domāta sociālā pakalpojuma plānošanā. Īsi sakot, tās ir attīstības virzītājs un labklājības vienmērīgāka sadalījuma nodrošinātājs. Padomāsim par tiesībām. Arotbiedrība ietekme darba tirgu nodrošināja darbinieku tiesību īstenošanu. Tāpat sociālās inovācijas soli pa solim ir sekmējuši dzimumu līdztiesību, tēvu nenododami atvaļinājumi, bērna kopšanai, sieviešu kvotas uzņēmumu padomēs. Mūsu atslēgvārds šodien bija sadarbība. Sadarbības starp dažādiem resoriem, dažādām ministrijām, pieņemsim nabadzības, jeb dzimumu līdztiesības nodrošināšanā, ģimenes un bērna politikā. Vēl varētu minēt kopienu centru kustību, kura pagājušā gadsimta nogalē jau ir novedusi pie sociālā darba kopienu attīstības un iedzīvotāju resursu apzināšanas aktivizēšanas. Ziedošanu sabiedriskā labuma mērķim tās ir padarījušas ērtāku ar digitālu līdzekļu izmantošanu. Pāris klikšķi un to esi noziedojis. Papildus varētu minēt arī brīvprātīgo darbu.
Jo patiešām, ja sociālo pakalpojumu sniegšanai nepietiek profesionāli cilvēku, lieliski var iesaistīt brīvprātīgos. Un viņi, kā, pieņemsim, sociālo darbinieku asistenti, var sniegt būtisku ieguldījumu senioru aprūpē vai cilvēku ar īpašām vajadzībām aprūpē. Abi ir labi un abi ir vajadzīgi. Un tieši tāpat, ja jūs gatavojat ēdienu un ir kāda fantastiska recepte, jūs vecmāmiņas recepte, bet tas ēdiens, kas ir tapis receptes rezultātā, ir garšojis visiem, tur nevajag neko mainīt. Tāpat ar sociālajiem pakalpojumiem. Ir brīnišķīgs sociālais pakalpojums, piedzīvojuma terapija jauniešiem riska apstākļos vai cilvēkiem, kas ir izdeguši darba vidē. Lai šis pakalpojums turpinās un attīstās pats no sevis, kādreiz, starp citu, bijis inovatīvs. Inovatīvs, stingri ņemot, ir atbilde neīstenotai iedzīvotāju vajadzībai. Efektīvs cilvēku resursu, tehnoloģiju, finanšu ieguldījumu ziņā, īstenot sadarbībā, iespējams tādā sadarbībā, par kuru jūs līdz šim pat nevarējāt iedomāties. Piemēram, ieslodzījuma vietu pārvalde varētu sadarboties ar Latvijas kaķu audzētāju apvienību, lai dzīvnieku terapijas rezultātā ieslodzījumā pavadītie gadi būtu kvalitatīvi cilvēkiem, kuriem viņi ir jāpavada ieslodzījumā. Kas vēl ļoti būtiski, šiem pašiem ieslodzītajiem cilvēkiem ir pajautāts, vai viņiem būtu labāk pavadīt laiku ar suņiem vai ar kaķiem. Un ja viņi visi ir atbildējuši, ka ar kaķiem, protams, kaķu terapija šajā gadījumā ir bijusi īstā atbilde. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka vienmēr vispirms ir jāuzzina, jāaptaujā, jāsaprot to cilvēku vajadzības, kuriem tas pakalpojums tiek sniegts. Un vēl, ko es no sevis īpaši varētu piebilst, lai tā ilgtspēja būtu, pakalpojumam ir jābūt elastīgam jau pašā plānošanā, jānodrošina dažādi viņa varianti, varbūt dažādās vietās, dažādiem cilvēkiem, dažādās sadarbībās. Es jau minēju, ka vissvarīgākais ir cilvēks, kuram pakalpojums ir veltīts. Pirmais mans padoms būtu parunāties ar šiem cilvēkiem brīvā vidē. Nekādā ziņā neiet pie viņiem ar anketu, kaudzi vai nerakstīt ēpastu. Mēs vēlamies veidot tādu un tādu sociālo pakalpojumu, vai jums lūdzu nebūtu 10 minūtes atbildēt uz dažiem jautājumiem. Mans padoms būtu iet un klātienē runāt ar cilvēkiem, lai noskaidrotu viņu vajadzības, jo patiešām tādā siltā, uz kopīgu mērķu orientētā un cieņas pilnā sarunā cilvēki atverās, un viņi pastāsta to, kas viņiem patiešām ir vajadzīgs. Ir viena metode, kuras ieteiktu uz risinājumu balstīta metode, kas nozīmē pajautāt cilvēkiem, kā tu iedomājies nākamo dienu, ja visas tavas problēmas ir pazudušas. Tu vienkārši dzīvo laimīgu dzīvi, kāda izskatās šī tava laimīgā dzīve. Un tad, kad mēs esam saņēmuši ziņu un diezgan tādu atklātu, godīgu, varbūt ļoti vienkāršā valodā izstāstītu informāciju par laimīgo dzīvi, tas ir tas mērķis, uz ko tiekties. Un katrā ziņā ļoti būtiski, lai mēs uz šo laimīgo dzīvi, kurā nav ņirgāšanās, nav vardarbības, ir labāki ienākumi, ir cilvēka visi resursi, visas spējas ir īstenotas, un viņš ir atvērts un aktīvs kultūras patērētājs. Un tad kopā mēs šo jauno dzīvi veidojam. Lai šādu pieeju īstenotu, tev jābūt ir atvērtam, tev jābūt labākam klausītājam nekā runātājam. Viņš ceļas no rīta agri, lai kopienu padarītu labāku. Viņš pats ir paraugs kopienas iedzīvotājiem, jo ir aktīvs, ir ietekmīgs, visi viņu pazīst. Viņam viss interesē, kas notiek kopienā. Viņš pilnīgi noteikti ir arī inovators un izglītotājs. Viņš labo pieredzi, kuru ir apguvis mācībās vai pieredzē kaut kur citur Latvijā, jeb ārvalstīs, labprāt stāsta, labprāt dalās un izglīto kopienas cilvēkus. Vārdu sakot, viņš arī iedvesmo pārmaiņām. Un
Es iepriekš biju minējusi, ka ir reizēm jāpaņem cilvēks pie rokas un jāaizved pie otra cilvēka, lai viņi sāktu sadarboties. Jā, tieši tāds ir arī kopienas sociālais darbinieks, un viņu pat var nosaukt par tīklotāju, tīklotāju lomas pildītājs. Viņš aicina cilvēkus kopienā palīdzēt vienam otram. Saskata, kurš varētu palīdzēt kuram, kādus resursus liekot kopā, visa kopiena dzīvotu labāk, kuriem cilvēkiem kopienā iet grūtāk, kuriem vairāk resursu viņiem palīdzēt. Kas ir ļoti, ļoti būtiski, es sākumā teicu, ko viņš nedara. Viņš nedara kopienas iedzīvotāju vietā. Viņš ir tas cilvēks, kas aktivizē vietējos seniorus, rīkot festivālus, vietējos jauniešus palīdzēt cilvēkiem, kam iet grūtāk ar savu fizisko spēku vai kādam senioram nopļaut zāli, piemēram. Varētu teikt, ka kopienas sociālais darbinieks arī ir eksperts. Viņš labprāt stāsta cilvēkiem, kādas metodas pašpalīdzībā, jeb kopienas attīstībā labāk izmantot. Nevar jau teikt, ka viņš gluži ir sociologs, bet tāda kopienas vajadzība izpēte, tā gan ir viņam svarīga funkcija, un tas ir būtisks uzdevums. Lai visus šīs lomas pildīt, viņam jābūt ir komunikācijas ģēnijam. Viņš ir aktīvs gan tiešsaistē, gan arī klātienē. Jā, viņu varētu saukt arī par ceļvedi un motivātoru. Viņš redz ceļu, kādā veidā kopienā jātīstās, un tad iedzīvotājus ved pa šo ceļu. Jūs varētu jautāt, ko tad dara vietējā pašvaldība, ja mēs kopienu uztveram kā daļu no pašvaldības. Pašvaldība ļaujās kopienas sociālajiem darbiniekam arī kopā iet pa ceļu. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka iepriekš kopienas sociālais darbinieks ir kārtīgi pastrādājis ar pašvaldības politiķiem, lai pārliecinātu viņus par tiem kopienas attīstības virzieniem, kuri tiešām vajadzīgi iedzīvotājiem. Aprunājies ar tiem sociāliem darbiniekiem, kur strādā ar ģimenēm, ar bērniem, ar tiem sociāliem darbiniekiem, kur strādā ar jauniešiem, ar tiem, kur palīdz cilvēkiem, kas cieš no vardarbības vai no atkarības. Un, ja tu runāsi ļoti godīgi un atklāti un ar empātiju un cieņu pret sociālā dienesta darbu, tu kā sociālais uzņēmējs uzreiz sapratīsi, kur ieguldīt savus resursus. Kam palīdzēt? Ja tev ir telpas, varbūt vietējie seniori var sarīkot tavās telpās kādu lielisku labdarības vakaru vai balli. Ja tev ir lieki, pieņemsim, kokmateriāli vai ogles, tie var noderēt kā iekurs, kā apkurināmais cilvēkiem, kuriem nav naudas nopirkt šo te kurināmo ziemā. Vēl viena laba ideja. Sarīko kopienas pusdienas, jeb kopienas brokastis, uz kurām uzaicina visus cilvēkus. Visi neatnāks, bet atnāks tie, kam interesē. Un tad tu dzirdēsi to, ko tu nevienā citā situācijā arī nedzirdētu. Proti cilvēki atklāti runās gan par saviem priekiem, gan par savām bēdām. Un atkal tu sapratīsi tos spēka pielikšanas punktus, kuri ir tavā ziņā. Tev ir vara, tev ir iespēja šo kopienu darīt labāku. Mēs šobrīd atrodamies Branku Brančotavā, un es runāju par šo vietu. Es domāju, katrs cilvēks var ļoti iedvesmoties, zinot, ko dara mājas tuvu sociālais uzņēmums un Branku Brančotava. Viņi dara to darbu, par kur es stāstu jums šobrīd. Tā kā ir tādi sociāli uzņēmēji, kuri ir ļoti jutīgi pret kopienas vajadzībām un tās īsteno no visas sirds. Ieklausies un sadzirdi un uzticies tiem cilvēkiem, kuriem esi lēmis palīdzēt. Varbūt, ka viņa viedoklis tev liksies jocīgs, nērts, nepamatots, bet tad, kad tu izrādīsi interesi par viņiem, tad arī tu to viedokli labāk sapratīsi. Cilvēku iepazīstot, tu sapratīsi arī viņa sāpi, viņa vajadzību. Vēl mans ieteikums: veido koalīcijas sadarbības ar tādu kompetenci nesējiem, kuras nav tev pašam.
un tad kopā jūs tiksiet galā arī ar tādām ļoti, ļoti smagām un grūtām situācijām. Un drosme, kurai tev ir jāpiemīt kā inovātoram, var būt pazemīga, un cilvēku mīlestības valoda var pārliecināt vairāk nekā varas valoda. Lai tev izdodas!